Mūsdienu tehnoloģijas jauniešiem ir labi zināmas, bet gados vecākiem cilvēkiem tās nereti sagādā pamatīgas galvas sāpes, tāpēc Krapas biedrība nāca kopā, uzsākusi vēl nebijušu projektu – Jauniešu SOS. Iecer mums bija starp paudžu sadarbība, kur bērni un gados vecāki cilvēki sadarbojās un domājam, ka tieši tās 21. gadsimta ierīces vai kaut kas pie datora vai mobīlie telefoni, ka tie būs centrālai jautājumi. Mūsu viesošanās laikā Jauniešu SOS dalībnieki ieradušies Krapas pagasta Mežārēs, lai palīdzētu saimniekiem tik galā ar mūsdienās tik vajadzīgo, bet tomēr vēl nepaklausīgo internetu. Saimniece stāsta, ka dators mājās esot jau vairākus gadus, bet āležiņi, kas tomēr aizmirstoties. Mēta atbrauc, bet viņai ļoti maz. Atbrauc, palīdz darbus padarēt, ieslēdz, es paprasu, cik tas tur saprotu. Kā aizbrauc, aizmirstās. Bildes es ilgi skatījos. Tagad jau es visu vasaru neesmu šeit bijusi, es slimoju ļoti. Vienā tikšanās reizē visu atcerēties ir grūti, tāpēc skolēni sola drīz vien pie igauņu ģimenes iegriezties atkal, bet tagad pāris kilometrus tālāk mobilo brigādi gaida vēl kāds kungs. Šīs mājas saimniekam vairākas problēmas, kaut kādus nesaprotamus trikus taisa datorprogramma, televīzijas pultī nosēdušās baterijas, bet mobilais telefons nepārtraukti prasa izdzēst īsiņas. Un, lai gan sākumā jaunieši mazliet samulst no neierastā modeļa, ātri vien darbiņš padarīts. Un gandarījums ir gan vecajiem ļaudīm, gan brīvprātīgā darba veicējiem. Bet kā jums šķiet, tādi 21. gadsimta timurieši, kā tie bērni te tagad kaut ko mēģina uzsākt, ir vajadzīgi jums veciem cilvēkiem? Vienotreiz derētu gan. Palīdzība noteikti kādreiz noderētu. Vismaz informācija. Kas būtu tie jautājumi, kur vajadzētu? Kādreiz aizķirās. Nevar ieslēgums, nevar, kā saka, dabūt to, ko vēlies. Tie jauninājumi bieži gaidās un visādas izmaiņas. Tad ir daudz, kas jāpiedomā, lai to visu atšifrētu. Vai tehnisko zināšanu pašam pietiek, lai atbildētu uz tiem jautājumiem, kas nesaprotam liekas veciem cilvēkiem? Jā, lielākoties daudz ir saprotami. Kā apieties ar datoru, varbūt telefonā, dažādi iestatījumi vai nomainīt baterijas, tādi vienkārši. Man pašam ir ļoti saprotami. Varbūt ir arī citas lietas, ar kurām es pats nevaru tikt galā. Un ko tad darīt? Tad jāsaka, kad ar citiem speciālistiem jāsadarbojas, jo pat ar visu nevar tikt galā. Kā tu izdomāji iesaistīties šajā projektā? Man vispār patīk veikt brīvprātīgo darbu, un es par to uzzināju skolā. Es domāju, kāpēc nevarētu iesaistīties. Ideja par jauniešu mobilo SOS dienestu projektu vadītājiem radusies pēc tam, kad savām acīm redzējis, kā visus tehniskos jautājumus vecie cilvēki mēģina noskaidrot pie pastnieces, kura nereti ir vienīgā, kas iegriežas attālajās lauku sētās. Vienu dienu iznāca pabraukāt līdz vietējai pastniecei pa mājām. Un viņi sāk stāstīt stāstus par to, ko cilvēki jautā pastniekam, ko viņi lūdz. Atridiet baterijas vai meitiņa maizes kukulītes tur tāds un tāds. Vai šitā lampiņa nopirku nedara. Un sākam runāt tālāk, kāpēc un kas. Un izrādās, ka daudzos gadījumos pastnieks vispār ir vienīgais cilvēks, kas attālākās mājās regulāri parādās. Jo sociāldienestu viņi neaicina. Sociāldienestam pašam nav laika aizbraukt, ja viņas nesauc. Un turpat mēdz būt tādas divstāvu mājiņas pie fermām, kas kādreiz bijušas, kur ir dzīvokļi 6. Tātad 6 ģimenes vai 6 vientuļi cilvēki. Blakus vēl kāda viensēta, un tās vajadzības tur ir lielas. Pagaidām mobilais SOS dienests darbojas testa režīmā, un jaunieši Taukā Krapas un Lēdmanas pagastu senioriem dosies brīvdienās un darbdienu vakaros, bet no aprīļa tas darbu sāks uz pilnu slodzi. Nokļūšanai mums ir visnotaļ smalka tehnika. Mums ir elektrodivritēņi, Latvijā ražoti elektrodivritēņi. Mums ir jauniešu brigādei, domāts, ka viņi brauc pa 2 kopā. Un šo brigādi tātad ir divriteņi un ir planšetdators. Un mums ir atbalstītājs, kas ir iedevis īpašu aplikāciju, tādu Mapost, kur var iereģistrēt pieteikumu. Pieteikums pēc mājas nosaukuma parādās kartē. Jaunieši to visu ierauga. Tā ir orientēšanās apvidū pie reizes.
Visi pakalpojumi ir bezmaksas. Vien, lai sagaidītu tavu kā jauniešus, veciem cilvēkiem jāsazvana projektu vadītājs Sandra Leitāne, Andris Spāns, TV Spektrs.